Vija, padalies lūdzu ar savu pieredzi. Tev ļoti ilgstoši sāpēja muguras lejas daļā, tas kauls precīzāk. Kā tu ieguvi šo traumu un cik ilgi vispār samierinājies ar šīm sāpēm? Ļoti interesants gadījums. Bērnam vecākiem bija aptuveni 3 gadiņi. Mēs mācījām viņu slidot, un slidotavā es vienkārši pati ņēmu un nokritu uz dibena. Un kaut kas nokrakšķēja, kaut kas šausmīgi iesāpējās, bet tā nebija pirmā reize. Vienkārši nostaigāju ar domu tādu, ka drīzumā pāries. Bet tās sāpes viņas tā kā visu laiku bija sēžot. Respektīvi, tad, kad es sēju, tad ir viss kārtībā, un tad, kad es kaut ko citu daru, guļu, arī viss kārtībā, vienkārši sēžot, bija tā, ka, sāk īdēt. Un tās sāpes, principā, cik es atceros, kaut kādus 15 gadus man noteikti bija. Un tad es pievērsos tādam pareizākam uzturam. Es neteiktu, ka es šodien ēdu ļoti pareizi, es vienkārši varbūt esmu izpratusi, kas ir kas. Un tajā brīdī es ļoti pievērsos, lai samazinātu ogļhidrātus, palielinātu olbaltumvielu daudzumu un attiecīgi izbalansētu šīs arī šķiedrvielas un taukvielas. Un, respektīvi, tad organisms, kā es to tagad saprotu, organisms dabūja vienkārši to, ko viņam vajag, kā celtniecības materiālu. Un es pēc kaut kādiem dažiem mēnešiem saprotu, man nesāp. Un tiešām sēžot, vairs nesāpēja. Un tā sajūta bija tāda nedaudz neizpratne, no kā, jo pēc idejas es tikai sāku ēst, tā kā vajadzētu. Un tad es sapratu, ka tās olbaltumvielas, ja organismam iedot pareizu uzturu, tad organisms pats spēja sintezēt, atjaunot, reģenerēt un tam līdzīgi visus šos te procesus organismā. Un viņam ir no kā ražot, kas mums te sastāvā ir, hilarionu skābe, no kā Hondroitīns, C vitamīns. Hondroitīns, C vitamīns, jā. Tās visas vielas, viņas tad, viņām ir no kā. Un savukārt, ja nav no kā, neapēdu tik daudz, ko vajag, jo ikdiena ir tāda, kāda ir, tad, protams, ir uzturbagātinātāji. Un, manā gadījumā Bilurons, tas bija, es viņu sāku lietot, lai vispār to savu fizisko stāvokli vēl uzlabotu, atjaunotu, jo es ar kaulu krakšķi, ka netiku galā. Izdzerot vienu kursu, man tas tā kā palīdzēja. Un jo es vairāk interesējos par viņu, jo vairāk es saprotu, kad ar vecumu tās vielas organismā viņas arvien kūtrāk un kūtrāk izstrādājas, un līdz ar to vajag to papildus. Kaut ko papildus vajag, ja gribās kvalitatīvāk dzīvot. Tā kā smērviela vispār tavām locītavām. Jo tu teici, ka tev krakšķi, kaut kas krākšķi, kaut kas varbūt berzējās, kaut kādas nepatīkamākas sajūtas. Krakšķi, vienkārši krakšķi. Nekas nesāp saistībā. Tagad ir mazāk, jo agrāk man bija vispār tā, ka es šitā pakustinu plecu. Viss vienkārši. Varētu teikt, varbūt, ka tu esi elastīgāka palikusi. Esi mēģinājis noliekties līdz grīdēji. Par to man nav nekādas problēmas. Man bija nedaudz citas lietas saistībā ar muskuļu stīvumu, bet tur man ļoti labi palīdzēja parašīlta komplekss ļoti. 3. dienā es jau jūtos kā cits cilvēks. Faktiski šo produktiņu Biluronu izgudroja vispār zirgiem, sacīkšu zirgiem, tas tāds miljonāra dzēriens, jo zirga sacensības vispār ir ļoti dārgas, jo tu zaudē ļoti labu zirgu. Tā ir liela traģēdija, līdz ar to pirmkārt viņi izgudroja priekš zirgiem, pēc tam jau sāka pielāgot cilvēkiem uz sacensībās, sportistiem, un tagad arī mirstīgie cilvēki var tikt pie Bilurona. Un vispār viņš iedarbojas uz visām locītavām vienlaicīgi. Iedomājies, ja tev ārsts saka, tev vajag injekciju kādā locītavā, gūžā vai celī, lai papildinātu ar hilaronu skābi, viņa 100–300 eiro vērtībā, tad Bilurons tu viņu iedzer vienu kursu, tas aiziet uz visām locītavām, un tad palīdzi man. Viņš aiziet uz visām locītavām. Jebkurā gadījumā tas, ko es esmu dzirdējis arī par Biluronu, kad pirmām kārtām viņu dzerot, viņš aiziet tur, kur vajag.
Un otrām kārtām viņš palīdz organismam pašam sākt ražot šīs vielas, tā kā dabīgi, un tā kā iekustina akmens ieveļās. Sanāk, pirmās 2 nedēļas viņš palīdz līdzsvarot to hialuronskābes iztrūkumu, un nākamās 2 nedēļas viņš jau palīdz organismam pašam ražot hialuronskābi. Un efekts ir kādu 4-5 mēneši vēl pēc bilurona lietošanas, viņš turpina iedarbību uz mūsu organismu. Man mammai ir labs rezultāts pēc operācijas. Viņai gūžas operācija bija, un viņa būtībā pēc kaut kādas nedēļas aptuveni sāka viņu lietot ļoti labi un ātri atguvās un sāka staigāt, un principā arī sāpes nebija. Tā, kad ļoti, ļoti laba un ātri atkopšanās pēc operācijas. Tagad viņa atkal kaut kā nedaudz sāk stīvāka palikt. Ir pusgads pagājis, un viņa saka, kur tā lielā stikla pudele? Tad jā, būs nākamais kurs viņai, lai palīdzētu tīri kustību ziņā. Vēl labs ir hondroitīns kā tāds, sērs, starp citu, bioloģiskais, un arī kolagēns, jo tās sastāvē tās aminoskābes, kas ir ļoti vajadzīgas. Jā. Vēl ir fleksikors mums arī. Jā, to fleksikors īstenībā iesaku, ja bilurons uz to brīdi liekas pa dārgu, viņu var dzert 3 kursus pēc kārtas fleksikoru, ļoti laba iedarbība, elastīgāki locītavu kustība, viņš atjauno to hondroitīnu līmeni organismā, kas ir baigi būtiski. Un starp citu, cik es esmu dzirdējusi, sportistiem ļoti labi palīdz, ja ir plecu traumas vai meniska plīsums, vai vēl visādas tās traumas, sastiepumi, ļauj ātrāk atgūties, atjaunoties, jo rehabilitācija paņem diezgan daudz laika, diezgan daudz resursu un arī finanses, bet ja tu kombinē šo uzturu bagātinātāju kopā ar fiziskām kustībām, atjaunošanās ir daudz ātrāk. Man jaunietis arī nodarbojās ar sportu, jaunietim 16 gadi, viņš arī bišķiņ padzēris fleksikoru, un viņš teica, ka muskuļi tā kā arī savādāk, labāk jūtās. Viņam arī, tas ir atkal cits stāsts par sportistu, viņam H-500 tīri labi patīk, tīri enerģijas ziņā, un arī tā pienskābē mazāk kā irina muskuļus un nesāp tik traki. Vispār ir rezultāti, ļoti daudz labi rezultāti. Artrīts, artroze, kamēr vēl ir skrimslis, kaut nedaudz palicis skrimslis pie locītavas, bilurons spēja atjaunot arī šos skrimšļaudus. Ļoti tāda lieta, ko pamana cilvēki, tiešām, ja ir liels locītavu problēmas, viņi dzer biluronu, un viņi arī fiziski izjūt to, ka bilurons sāk iedarboties. Varbūt tāda kā sāpēšana konkrētā locītavā, tāda kā īdēšana, pēc tam tā sāpes pāriet uz citu vietu, tas nozīmē, tajā brīdī sākušies šie remontdarbi. Un to var fiziski arī izjust. Es savai mammai devu biluronu, un viņa teica, man visas maliņas sāp. Bet zinot to, ka viņa strādā smagus lauku darbus, viņai ir artrīts no bērnības. Tas nozīmē, ka visām locītavām ir nepieciešams bilurons, un ne tikai locītavām, asinsvadiem, saistāvtiem, acu kristālam, ādas skaistumam. Visur. Orgānu noslīdējumu arī starp citu. Jā. Par to ēšanu un par tām olbaltumvielām un būtībā tas olbaltumvielas ir kā izēja materiāls tālāk, hialuronskābei un hondroitīnam un ļoti daudzām citām aminoskābēm, kas organismā ražojās. Tad es arī ļoti daudz ko sapratu. Man ir bijis pēc 2. dzemdībām tā nesaturēšana, un no sērijas doktori saka, Hēgela tie vingrinājumi, tur saspiest, nelīdz. Bet arī loģiski, kā tad viņš, ja tur jau ir muskuļu vājums, un ja viņam neiedod to, kas ir nepieciešams, nepabaro, tur tu vari vingrināt, vari nevingrināt, tur nekas tā kā neuzlabosies. Un, manuprāt, ir jādod tam organismam, tīpaši. Saistībā ar zirgiem arī man ir pieredze, man ir zirgkopības kurs iziet, man ir pat kvalifikācija, un tur bija
tie kursi bija vienkārši fenomenāli. Un tajos kursos es pievērsu uzmanību tam, kad stāstīja par uzturbagātinātājiem zirgiem. Nu kā, viņš ir liels dzīvnieks, viņam vajag daudz, un attiecīgi visas tās izmaksas viņi ļoti, ļoti izvērtē. Un tur bija stāsts par selēnu. Un ir dabīgais selēns, kas īstenībā uzturbagātinātājos tieši mājdzīvniekiem un zirgiem viņš ir ļoti dārgs. Un ir mākslīgais, kurš ir lētāks. Bet rezultāts ir divas dažādas lietas. No dabīgā tiešām rodās spēks un atjaunojās ļoti ātri viņiem tie muskuļi. Un no mākslīgā savukārt tikai blaknes un tikai sliktāk paliekās. Un tad, jā, man gadījās ļoti tādi zinoši pasniedzēji. Un tad, tā ziņa ir tāda, kad izvērtējiet, ko jūs liekat savam mājdzīvniekam, dzīvniekam iekšā, vai tas ir dabīgs, vai tas ir sintētiski veidots. Un tad attiecīgi tie bija kaut kādi 10 gadi atpakaļ. Es arī pati sāku par to interesēties un sapratu, precīzāk es nesapratu, kā tā var, kad ražojās sintētiski produkti, kas īstenībā organismam tikai sliktu dara zem viena un tā paša nosaukuma. Bet faktiski organisms spēja vislabāk asimilēt un izmantot tieši dabīgus izcelsmes produktus, kas no augiem un dzīvniekiem radīti. Jā, un es saprotu, ka bilurons ir radīts tā, ka pat vegāni viņu var lietot. To es nevarēšu tā pateikt. Aizkadra balss. Aizkadra balss. Piekrīt, balss piekrīt. Jā, bet zini, kas ir? Biluronu lietojot ļoti būtiski ir ievērot šo te ūdensdzeršanas režīmu un dzert ūdeni pietiekamā daudzumā, faktiski vairāk nekā mēs ikdienā patērējam. Jo, ja ikdienā mēs dzeram 1,5 litru, 2 litrus ūdens, tad biluronu lietojot tas ir 2,5 un 3 litri ūdens pat, jo viņš ļoti piesaista šīs te ūdens molekulas, lai varētu iedarboties. Jā, līdz 6 reizēm vairāk jāpiesaistot it kā. Un tad sanāk dienā, tu paņem sāc rītu tukšā dušā, ielej glāzītē 30 mililitrus. Teikšu, kā ir, es ar to tukšo dušu neaizraujos vienu iemeslu pēc, ka viņš ir ļoti salds un garšīgs. Un man viņš tā kā bišķiņ sakairina to kāri uz saldumiem. Un tad es viņu labāk tā kā ēdienreizē vai pēc ēdienreizes. Un tas ir man ir problēmas ar cukuru. man ir kādreiz bijusi insulīna rezistence, un es tagad tā kā ļoti piesakoju tam, ko es ēdu. Bet es, protams, grēkoju un arī ēdu saldumus, bet es viņus neēdu vairs tukšā dušā. Ja, kas ir absolūti man kategoriski nē. Un tāpēc, bilurons manā gadījumā ir pēc ēšanas. Bet tiem, kuriem ir silts ne augstus cukurus, domāju, ka... Es domāju, insulīna rezistence arī varbūt ir ļoti svarīgs jautājums, vai tu vari vai nevari tukšā dušā? Manā gadījumā labāk nē. Un vēl viens fakts. Vislabāk biluronu lietot tad, kad ir pilnībā attīrīts organisms, kad ir iziet antiparastārā programma, dziļā organisma attīrīšana, kad zarnu trakts ir tīrs, tad vismaz tiem mūsu kreisajiem iemītniekiem netiek tas labumiņš, bet mēs tiešām visu maksimāli varam izmantot. Uzsūcās, viss forši. Jā, un cik es arī dzirdēju par viņu, kad šeit tā formula ir tāda, kas aiziet, kuņģī, aiziet tālāk pa kuņģi un respektīvi, ka viņš uzsūcās tieši zarnu traktā un tiešām ļoti svarīgi. Jā, iziet cauri zarnu sieniņai, tā kā sadalās un pēc tam viņš atpakaļ iegūst šo struktūru. Tāpēc jau ir 20 gadi zinātnieks Nels Dušeks veltīja šim produktam, lai viņu attīstītu, lai viņš būtu tiešām maksimāli biopējamā veidā. Vai viņš iziet cauri zarnu sieniņai? Jā, un tad atjaunojas. Un tad... Jā, interesanti. Ir fantastisks video, kurā Nels Dušeks pats stāsta, kā iedarbojas šis produkts, kādā veidā viņš vispār tiek uzņemts un kāpēc tieši, ja? Kāpēc tieši viņš tik labs un tā kombinācija salikta tāda, lai tiešām iedarbotos. Vienīgi jāatcerās, ja ir lielas locītavu problēmas, piemēram, tas ir ar gūžu saistīts, vai tāds tiešām liela atjaunošanās darbi, es ieteiktu izdzert 3 biluronu kursus pēc kārtas.
pie viena neapstāties un arī neniekoties ar vienu pudelīti, jo tad vienkārši apstāsies viss pusceļā. Ir jāizlieto visus kursus, lai būtu šī uzkrājošā vērtība un lai sāktu organisms pats ražot hialuronskābi. Nu jā, man tā arī teorija par tām, kāpēc gūžām un ceļiem ir kaut kādas problēmas. Pirmām kārtām, kas ir skrimslis un kas ir sinoviālais šķidrums, kas ir starp tiem škrimšļiem. Sinoviālais šķidrums sastāv 90% no ūdens. 90%. Jautājums, kurš dzer ikdienā nepieciešamo ūdens daudzumu? Tas ir, viens jautājums. Otrs ir tas, kad šīs olbaltumvielas vai mēs ikdienā uzņemam tādā kvalitātē un daudzumā, cik mums vajag. Respektīvi, lai tajā sinoviālā šķidrumā būtu arī tā hialuronskābe, hondroitīns un viss, tam vajag no kā to paņemt. Un tas, ar ko es, diemžēl, saskaros, ir tas, ka ļoti daudz ogļhidrātu ēdieni, ir tīpaši aktīvi cilvēki, kā es, piemēram, ļoti daudz ēd benzīntankos, un tur nav viņš, respektīvi tas ēdiens, viņš neko labu organismam nedod. Viņš iedod, enerģiju uz to brīdi, viņš iedod, tādu tā kā varbūt, es esmu paēdis, bet šūnām ir ticis tikai ogļhidrāti, kas ir īstenībā ātrā enerģija. Viņi ir vajadzīga, bet ne tik lielā daudzumā, kā mums, tiek dots. Un, piemēram, arī kaut kādi dienas piedāvājumi, šodien ēdu dienas piedāvājumu, un tur bija, man vajadzēja ātri vienkārši skriet. Un tad vistiņa, saldējā teriyaki mērcītē ar rīsiem. Olbaltumvielas bija tajos 7 vistas gabaliņos. Teriyaki mērci ir cukurs, ja pareizi atceros, 40, 50, citās pat 70%. No mikroelementiem, vitamīniem tur ir tuvu nulē. Rīsi 70% ir ogļhidrātu produkts un cieta, kas arī neko labu nedod. Respektīvi, tās olbaltumvielas uz visu tā fona, uz mana ķermeņa, tas bija salīdzinoši ļoti nepietiekams daudzums īstenībā. Un, ja mēs šādi ēdam ikdienā, tad no kā organisms var saražot to, ko viņam vajag, ja ir, tie pretējie. Un tāpēc ir tas šķīvja princips. Jā, kaut zinātu šo dienas piedāvājumu kafejnīcas un šo darītu. Jā, no salātiem tur bija dīkstiņi. Tāds smuks pušķītis. Dekāriņi. Jā. Tāds, diemžēl, tā ir ikdiena. Bet ikdienā, ja pievērš uzmanību šim te pareizajam uzturam, šķīvju principam, un plus vēl iedod biluronu kā atbalstu, kurš palīdz un iekustina vispār šo vielu ražošanu organismā, tad to akmeni var iekustināt un organisms atjaunojās. Un ir īpaši tiem, kam ir kaut kādas problēmas ar ceļiem, astes kauliem un dažādi. Es ticu, ka tas var atjaunoties. Un kāpēc es ticu? Tāpēc, ka es pati to esmu piedzīvojusi. Ja man tas astes kauls varbūt tik ļoti nesāpētu kādreiz, tad es ar tādu pārliecību nerunātu. Un tā kā viņš man tagad vispār nejūtu, tad ir cits stāsts. Starp citu, starpskriemeļu tas šķidrums ir ļoti salds un garšīgs. Es domāju, tikpat garšīgs kā bilurons. Un sēnēm, baktērijām tas garšo, un tas ir viens no cēloņiem, kāpēc vispār mums sāk izzust šis šķidrums. Un sākās bērze un sākās sāpes, tāpēc reizēm ir tā, ka tiešām iziet organismu attīrīšanu un jau jūtu pirmos rezultātus. Jā, es noteikti tam piekrītu. Vienīgais tas manējais stāsts ir, varbūt es nedaudz... Es vienā lekcijā izdzirdēju to, ka, ja ir problēmas ar kaulu krakšķēšanu, man vēl joprojām nesāp nekas, bet, ja ir tas krakšķis, tas nozīmē, ka limfātiskā sistēma nestrādā. Un tagad, kad es esmu pievērsusies vairāk limfātiskās sistēmas
produktiem, tad arī tas ir mans risinājums. Jo ar katru reizi es tomēr pamanu, man tur mazāk iekrakšķējās. Un tad, kad es arī, kā es teicu, es mīlu tur amerikāņu kalniņus augšā lejā un kaut ko izdarīt un pēc tam neizdarīt, ūdeni dzeru normāli un tad atkal nogrēkoju, neizdzeru vispār nemaz. Un tad es saprotu tās atšķirības un ar to pašu limfātisko sistēmu, tad, kad es lietoju kādus produktus, kas ir tieši limfātiskās sistēmai, tad arī man ir vieglāk un savādāk. Bet tas vēl pareizā atslēga un tā sistēma priekš manis, es vēl neesmu viņu atkodusi. Bet jebkurā gadījumā esmu ceļā uz to, lai zinātu precīzi, kas jādara tādos gadījumos. Super. Paldies tev. Lūdzu.